Ikdienā mēs nodarbojamies ar radiatoru tirdzniecību, bet gribās reiz padarīt kaut ko interesantāku. Un tad šeit no rasējuma ir līdz gatavam rezultātam patreiz tapis radiators krēsls, to varētu tā nosaukt. Šis ir tikai prototips. Līdz gatavam rezultātam būs kaut kāds ceļš vēl ejams, bet doma tāda, šeit mums ir apakšā radiators, augšā mums ir krēsliņš, kur atsēsties, koridorī. Un šeit gan apakšā, gan augšā mēs varam novietot, teiksim, apavus. Augšā gan sakrāmēt apavus, gan lejā sakrāmēt apavus. Patreiz šo visu vajadzētu nokrāsot. Ir divi varianti, vai nu krāsot radiatoru atsevišķā krāsā, un krēsls mums ir atsevišķā krāsā, vai tieši otrādi visu vienā tonī. Patreiz tā doma ir nokrāsot šādā tonī. Man liekas, ka izskatījos baigi eleganti. Lielākajam vairumam jau patīk šis tons antracīts. Mēs esam patreiz par šo toni, bet ir vēl daudz tūkstošiem dažādu citu toņu. Varbūt tas tev ienāk prātā ideja, kādā tonī viņš izskatītos vislabāk. Un pat vienam tonim var būt vairākas versijas. Šis mums ir melns pusspīdīgs, melns matēts ar struktūru un melns spīdīgs ar struktūru. Bet reāli tonis visiem ir vienāds. Pirmā doma bija, kad varētu krāsot bronzas krāsā, tādu kā šo radiatoru. Pēc tam bija doma nokrāsot sarkanu, bet baigi ātri pazuda vēlme, jo baigi uzkrītošais. Kaut kādam interjeram arī jābūt tādam agresīvam. Ierakst komentārā, varbūt kāda ir tava ideja, kādā krāsā varētu nokrāsot šo projektu.